Rīgas festivālā Valsts kameru orķestris Sinfonieta Rīga uzstāsies vairākas reizes. Koncerts Mālera simfonija un Haidna koncertskats, kas izskanēs Lielajā ģildē 5. jūnijā, papildinās festivālu ar izcilu mūziku no 18., 19. un 20. gadsimta. Koncerta viesis būs izcils diriģents, mūsu igauņu draugs ar ziemeļniecisko šarmu Tenu Kaljuste un soprāns Marija Valdmā. Ar Tenu mums ir patiešām īpašas attiecības, jo pagājušajā gadā viņa vadībā Sinfonieta Rīga kļuva par Grammy balvas nominantu. Koncertēja ne tikai Eiropā, bet arī Ņujorkā, Linkolnas koncertzālē, tāpēc mums ir tiešām liels prieks, ka viņš atgriezīsies pie mums Rīgā. Man liekas, ka šis koncerts būs arī kārtējais apliecinājums mūsu sirsnīgām attiecībām ar Igaunijas kolēģiem. Tenu ir izvēlējies koncertam patiešām izcilu mūziku. Programmas centrā ir Austrijas ģēnija Gustava Mālera 4. simfonijas kamerversija, ko 2007. gadā pasūtīja Freiburgas kamerorķestris, lai šī mūzika kļūtu pieejamāka arī mazākiem ansambļiem un tātad arī plašākai auditorijai. Šīs simfonijas poetiskās domas dzidrums, melodijas dziļums un filozofiski piesātināts fināls ar bērna dziedājumu un apcerējumu paradīzē ļaus pietuvināties mums tam, ko sauc par ideālu, apgaismību, mīlestību. Katram tas ir kaut kas savs un īpašs. Ne bez uzmanības paliek arī Haidna koncertskats Brenici Kefai, kurš mūs visus pārcers uz Londonas Karalisko teātri, noklausīties, kā Brenici ir traģiski iemīlējusies Antigona dēlā Demetrijā. Un, protams, Sinfonieta Rīga klausītāji nevar palikt bez laikmetīgās mūzikas piedevas, un šoreiz šī loma tiek atvēlēta vienam no slavenākajiem Austrālijas komponistiem, Bretam Dīnam, ar skaņdarbu Karlos, ko viņš ir sarakstījis Austrālijas kamerorķestrim 1997. gadā, 15 stīgām un elektronikai. Kāpēc šis skaņdarbs tik labi iederēsies starp Haidnu un Māleru, to jūs varēsiet uzzināt koncertā, kas norisināsies 5. jūnijā Lielajā ģildē 8:00 vakarā. Es jūs visus priecāšos redzēt klausītāju rindās.